11. novembris, Lāčplēša diena, ir viena no svarīgākajiem svētkiem visiem karavīriem. Tāpēc, ka mēs esam pierādījuši, ka katrs no mums ir spējīgs dot kaut ko brīvībai, bet starp mums ir tādi, kuri ir spējīgi atdot visu par brīvību, atdot savas dzīvības un izcīnīt brīvību ar asinīm. Pieminot visus karavīrus, kas ir krituši par Latviju, es varu būt lepns ar to, ka nepārtraukti mūsu karavīru rindas papildinās. Man kā zemesardzes bataljona komandierim ir liels gods teikt šos vārdus. Bataljona virsseržants, uzsākt zvēres došanas ceremoniju. Uzņemoties zemesarga pienākumus un apzinoties atbildību savas tautas un likuma priekšā, Novērtē to, ka tu esi dzimis Latvijā, novērtē to, ka tev ir tuvi cilvēki apkārt, novērtē to, ka tev raķetes apkārt nelido, novērtē to, ka tu vari vienkārši atnākt zem lietus, bet pateikt paldies kādam. Kāds svinīgs miers un klusums spirdzinoši šeit allaž valda, kuru Latviju tautas varoņi pēc cīņām mūžam iegās naužu, pēc darbiem diženiem, kad atpūšas viens otram blakus, šā Latviju tautas svētnīcā, brāļu kapsētā. Mēs esam atnākuši, kur guļ mūsu brīvas asins. Tie ir strēlnieki. Viņi vēl nezināja, kāda būs valsts, bet viņi zināja, svešu varu vajag no viņas padzīt. Un viņi bija gatavi jau mirt. Vēl valsts nebija gatava, bet viņi bija gatavi mirt pa valsti. Daudzi no viņiem, no strēlniekiem, pēc tam piedalījās brīvības cīņās. Citi bija leģionāri, kurelieši, partizāņi. Bet līdz savai pēdējai asinī viņi cīnījās par valsti. Dievs ir vēlējies, lai mēs varētu tos dārgumus, ko viņš ir devis, nodot tālāk nākamām paudzēm. Un ka mēs nebūtu tādi tekuļi un bēguļi, tādi kaut kādi cilvēki, kas vienkārši tā savu laiku izcūkojam un izniekojam, bet ka mēs varētu ar sirdi un dvēseli, sākot no valsts prezidenta, līdz pat vismazākajam mūsu tautā ar sirdi un dvēseli, dzīvot Latvijai.